No Latvijas ar saules smaržu stāsti plūst kā dzidra straume. Kanāls latvieši Itālijā sasilda sirdi katrā mājā. Caur ekrānu tilts starp zemēm ar pazīstamām mīļām tēmām. Kā dziesma, kas vieno mūs, lai kurp vien ceļš vedīs. Šādi izskatās procesā. Piešpaktelēju šeit un šeit. Tā, un vēl šeit. Un vēl šeit. Un kaut ko mēģinu krāsot pirmo kārtu. Ja šeit ir tāda interesanta lieta, noņemot krāsu, viņi turās. Nogruntējot, viņi turās. Un tā kā sāk krāsot, tad viņi sāk lobīties nost. Prota vecā krāsa. Tā kā, interesants pasākums. Tā. Veco mājokļu Itālijā krāsošanu. Jo sākotnēji viņi, man liekas, uz sienām grunti neliek. Un tā krāsa turas uz goda vārdu. Un tad, kad kaut ko viņi dara, tad krāsa līdzīgi krīt nost. Tā kā, te tāda cīņa notiek. Nav tik vienkārši, kā gribētos, bet noteikti finālā viss sanāks. Viss ir procesā. Paldies, ka sekojat man. Turat īkšķīšus, lai viss izdodās. Es domāju, ka izdosies. Paldies par komentāriem. Var skapīt pie šie ūdens boilera. Varbūt te neizskatās, griestu augstums ir 3 metri, ja būs kāds skapītis. Es domāju, ka šeit nebūs neviens, kas varētu to skapīt aizsniegt. Man ir 1,83 m, bet pēc griestiem es ar kāpļiem knapi aizsniedzu. Griesti ir augsti. Telpas lielas, gaisa daudz. Tā šeit būvē. Turpinam remontdarbus un tajā rādīšu, kā man veicās tālāk.